5 likumi, kā izvēlēties uzticamu auto ar labu motoru, labu kārbu un ticamu noskrējienu. Katru dienu es vēroju, cik ļoti pavirši jūs pieejat tam auto izvēles un iegādes procesam. Slinki jūs mazlietiņ esat. Jo tas veids, kā tu vari sev pasargāt no daudzām problēmām nākotnē, pat nav saistīts ar kaut kādām paranormālām spējām vai padziļinātām zināšanām šajā sfērā. Tur nav nekas tik sarežģīts, lai to nevarētu izveikt jebkurš cilvēks ar skaidru prātu un vismaz vienu roku. Jūs domājat, ka es visu zinu par visiem motoriem, kārbām un visu pārējo? Netak, ne tū tam. Man, protams, ļoti daudz kas ir jāzina, ja es gribu ar šo visu kaut cik veiksmīgi operēt. Bet, zināt visu nevar, tāpēc mums tāpat kā juristiem jāprot nevis visi likumi no galvas, bet vienkārši jāspēj viņos labi orientēties. Tos 11 gadus, ko mēs viņus importējam no Eiropas, gan pērkot klātienē, gan izsolē, tā pieredze, tur, protams, ir atnākusi pati par sevi. Tāpat neatņemama daļa, no kurienes tā pieredze veidojās, ir tās jūsu piedāvātās maiņas, kur ļoti labi var redzēt, kuri auto un cik ilgi spēj izturēt to mūsu klimatu. No turienes arī nāk tā visa mana skepse par tām Latvijā ilgi brauktajām mašīnām. Ja jūs viņus vedat mūs rādīt gandrīz katru dienu, tā bilde tur ir diezgan bēdīga. Un tiem, kur jau var vaļā komentāru sadaļu, lai man oponētu, jūs drīzāk kādu sestdienu atbraucat pie mums ciemos, es jums tur nolikšu ķeblīt pie ieejas, un paši varēsiet paskatīties, ar ko tie cilvēku vairumā gadījumu pie mums atbrauc. Protams, ka jāņem vērā, ka ļoti liela daļa no viņām vēsturiski ir pirkts caur pakaļ un kurviem pagadās. Protams, cik no kuram ir bijusi tā spēja un prasme viņu nopirkt kaut cik cienīgā stāvoklī. Vēl bēdīgāk, protams, ir ar visiem tiem, kuri visu mūžu ir meklējuši cenu, nevis stāvokli. Tad no tās cenas tur pēc tiem 5 gadiem, nobraucot pa Latviju, maz kas vairs ir palicis pāri. Pagājušajā nedēļā kā reiz atdevu klientam vienu pasūtījumu. Viņš samaksāja kādas pāris tūkstošus virs vidējās SLV cenas. Un tie kā reiz arī ir tie pāris tūkstoši, kurus jūs saucat par to kosmosu. Un pēc tam man nokārtām galvām pārskatāmā nākotnē vienkārši atstājiet servisā. Tas klients par tiem pāris tūkstošiem dabūja īstu 160 000 noskrējienu 13 gadus vecai mašīnai. Un tādu stāvokli, ka džeki pat apskatēja galvas grozīja. 13 gadus vecu Volvo pat es katru dienu neredzu tādā stāvoklī. Nemaz nerunājot par to, ka tur visi kilometri bija pārskatām no pirmā līdz pēdējiem kilometram. Ar visiem rēķiniem un pavadzīmēm Volvo centrā. Un par to visu viņš samaksāja kāds pāris tūkstošus virs vidējās tirgus cenas. Pie kam es domāju, ka ļoti daudz ir pamanījuši, pie kam ļoti daudz man arī ir rakstījuši, ka bieži par to vienu izskatīšanas vērtu eksemplāru ir ļoti grūti atrast arī par to tirgus cenu. Tā kā es domāju, ka, nezinu, jums tiešām liekas, ka tie 2000, ko viņš samaksāja pa virsu, cenu kategorija tur bija kaut kas ap 12. Tiešām jums liekas, ka tas ir daudz. Kā saka, 10 par viduvēju vai 12 par tiešām tādu, kā apējot apkārt un iesaižoties pie stūres, tur prieka asaru var nobirt. Un man pat mazliet žēl tos stulbeņus, kuriem ir žēl tos 2000 samaksāt pa virsu, lai nopirktu vienkārši normālu mašīnu. 2000. Un atgriežoties pie tās mūsu pieredzes, loģiski, ka visam pa vidu, to visu atvesto gatavojot pārdošanai un pašiem ikdienā ar viņiem braucot, ir tikai loģiski, ka pa vidu tu esi spiests gan viņus remontēt, gan risināt dažādas problēmas un mācīties burtiski katru dienu. Un tad, kad tu vairākas reizes uzkāpsi vienai un tai pašai problēmai, pa dārgo, protams, tu ļoti skaidri iemācies saglabāt savā galvā, no kādiem agregātiem un kādiem salikumiem drošāk būs vienkārši izvairīties. Tāpēc mums arī īstenībā ir diezgan šaurs marku un modeļu, kā to pareizi sauc, sortiments, jo drošāk ir operēt ar to, ko tu pārzini un vismaz kaut cik spēj prognozēt. Es, piemēram, nevaru prognozēt, cik droši ir pirkt pasvaigu Nissan Qashqai ar kaut kādu mazo benzīnu vai kaut kādu e-tronu ar 180 000 odometrā. Tāpēc mēs viņus arī neņemam. Priekš kā man tās galvas sāpes un negulētās naktis? Vai kāpēc mums nav F-sērijas BMW ar N57 motoriem? Labi, N47 mums ik pa laikam ir, bet N57 man viņus vienkārši nevajag. Labāk, lai to visu kāds cits perekups paņem uz sevi, tad viņu varēsiet arī pēc tam lādēt, ka tas skaidrs lasīsiet no tā eļas filtru laukā. Nevajag mums to. Mums pārsvarā ir tādas relatīvi drošas pozīcijas, ar pārējo mēs esam ļoti piesardzīgi. Un tur, kur mēs gribam noriskēt, mēs vienkārši pildam mājas darbus, un es iesaku viņus pildīt arī jums. Un izpildīt mājas darbu pašam priekš sevis un savas ģimenes budžeta,
Nu, es domāju, ka nav nemaz tik sarežģīts uzdevums. Tas, protams, tev negarantēs 100% rezultātu un veiksmi, protams. Jo daudz kas būs atkarīgs arī no konkrētām apkopēm un vēstures, bet konceptuāli tu būsi izdarījis vismaz kaut ko, lai sevi pasargātu. Un tā problēma ir tajā, ka vairums pat to nedara. Gadu meklē mašīnu un pēc tam iebrauc pie manas sētā atrādīties ar lepni paceltu galvu, kur es jau paskatoties reģistrācijas apliecībā kilovatus, es saprotu, ka viņš jau ir kapitulējis. Tikai jautājums, pēc cik ilga laika viņš pats to sapratīs. Toreiz tajā gadījumā viņš arī saprata pēc nepilna mēneša. Tā kā viņš man pēc mēneša zvanīja un prasīja, ko darīt, jo tas motors vienkārši eļļu rīt nejēgā. Aplaus. Lieliski. Mēs nesen palaidām to jūsu SSLV sludinājumu konsultācijas iespējas sadarbībā ar AutoDNA. Tie, kuri palaiduši garām, ja pasūtat atskaiti caur šo linku, nopirkt to atskaiti kopā visu sludinājumu, droši varat atsūtīt man uz e-pastu. Es to konkrēto piemēru vismaz pāris vārdos nokomentēšu kopā ar visu atskaiti. Savādāk jūs tur reizēm domājat, ka 2000 eiro izmaksāt atlīdzību Vācijā pirms, entajiem gadiem, tur 3-gadīgai mašīnai tā ir kaut kāda baigākā avārija. Tur varbūt priekšējais stikls tikai mainīts, pa 1500 solārais. Kādam te noteikti ir. Pie kam es pakomentēšu ne tikai atskaiti un ne tikai sludinājumu, bet var gadīties situācija, ka es pēc tā viņa koda pat varēšu sameklēt kaut ko ārpus tās atskaites. Ko jūs arī bieži vien nedarat. Tie resursi ir vairāki, nevis viena vai divas atskaites. Un tas, ko es jau redzēju pirmajās nedēļās, kopš mēs palaidām tās konsultācijas, ka vairums tos mājasdarbus vienkārši nepilda vispār. Jūs man esat atsūtījuši tik ļoti daudz piemērus ar nepareizajiem motoriem un riskantajām kārbām, nemaz nerunājot par riskantajiem modeļiem un pārdevējiem kā tādiem, ka nedaudz sasprindzinoties to informāciju par viņiem mierīgi varēja sameklēt, noziedojot kāds 10-20 minūtes no savu brīvā laika. Slinkojiet, vai ne? Viss jau būtu labi, ja par to slinkumu pēc tam nevajadzētu maksāt, piemēram, kāds 5000 eiro. Labi, ķeramies pie lietas. Ar ko vispār vajadzētu sākt? Pirmais punkts. Vēram vaļā SSLV un Mobil.de, sašķirojam sev interesējošo modeli ar konkrētiem motoriem, konkrētām kārbām un visiem pārējiem agregātiem tieši pēc noskrējiena, sākot ar lielāko, protams. Ja tu redzi daudz piemērus ar ļoti lieliem noskrējieniem, tad tev ir jāsaprot, ka tā ir tendence, nevis nejaušība. Es šaubos, ka būs desmitiem piemēru, kaut vai ar to pašu kaut kādu 1,2 litru Volkswagen grupas benzīna motors svaigākos gados, kur ir nobraukuši kaut kāds 300-400 tūkstošus. Es domāju, ka baigi daudz viņi tur nebūs. Protams, jūs uzreiz teiksiet, ka nevajag viņus pirkt ar tādu noskrējienu. Tikai problēma ir tajā, ka lielākā daļa meklē cenu. Un ja tu meklē cenu, tad tie 100 tūkstoši tev nemaz nesanāks. Savukārt to, ka pirkt ar 200 vai 250 tūkstošiem, ļoti liela starpība nebūs, to es jau jums izstāstīju vienā no iepriekšējiem video. Daudz būtiskāk būs vēsture un noskatītā agregāta uzticamība kā tāda. Ir milzīga atšķirība, vai tas būs Audi 7 pakāpju S-troniks vai 8 pakāpju Tiptroniks. Pie kam jums vēl jāzina, kuros modeļos un kādos salikumos un kādos gados viņi vispār nāca. Kā es teicu, tev obligāti tas nav jāzina, tev vienkārši ir jāprot orientēties. Vai jāatrod cilvēks, kurš to prot. Tāpat būs milzīga starpība, vai tas ir Audi 176 kW motors vai 180 kW motors. Vienam ķēdi var grabēt jau pie 200 tūkstošiem, otram pie normāliem apstākļiem, mierīgi būtu jāvelk visus 400 vai pat 500 tūkstošus. Kājiem tikko bija tas 500 000 odometrā. Tur pat ķēdi nenograbēja pie 500. Otrais punkts. Izmetam līkumu pa šrotu. Šodien tu to var izdarīt arī digitāli. Tev vairs nekur nav jāzvan, nekas nav jāgaida un nevienam nav pēc 20 minūtēm jāpārzvan visas dienas garumā. Ir jums pieredze arī ar šito, vai ne? Перезвонить через 20 minūtes. Un tā visu dienu un beigās nav. Ieejam tai pašā rrr.lt un paskatāmies, cik maksā tas pats motors, kurš tevi interesē, vai cik maksā kārba, ja runājam par automātiem. Ja tas noskatītais motors vai kārba maksā 500 eiro un viņi ir daudz, visticamāk, ka pēc viņiem nav pārāk liels pieprasījums. Un ja nav pieprasījums, visticamāk, ka viņiem arī nav baigā tendence plīst letāli un viņi tirgu ir daudz. Tik vienkārši. Ieiet, paskatieties, cik maksā Range Rover 3-litrīgs dīzels pēc 10. gada vai Volvo 4 cilindru jaunie motori no 13. līdz 17. gadam. Domāju, ka apsēdīsieties. Un es domāju, tādu piemēru ir ļoti daudz.
Vai varat salīdzināt, pat cik var nopirkt Audi A6 7-pakāpju iestroniku un pat cik var nopirkt Mercedes 7G troniku? Es domāju, ka tā starpība jūs pārsteigs. Pie kam Mercy viņu pirkt lietot ir nesalīdzināmi drošāk nekā Audi. Es domāju, ka to formulu jau sapratāt. Pieprasījums, piedāvājums, uzticamība un popularitāte kā tāda. Un to pašu es ieteiktu izdarīt arī ar citiem mezgliem. Tām pašām sprauslām, piemēram. Lai beigās nav tā, ka jaunu 4 sprauslu cena ir gandrīz nopirktās mašīnas vērtībā. Zināt, pa kuru modeli stāsts? Un pat, ja tā formula ar kārbiem un motoriem jums tur rokoties pa to šrotu nenostrādā, tu vismaz zini, ka tad, ja visi striķi trūkst, tas motors nemaksā kosmosu un viņi ir. Laižam tālāk. 3. punkts. Stāvoklis. Jūs reizēm ieciklēties uz kaut kādu konceptuāli ļoti izturīgu, bet stipri pabrauktu motoru. Īpaši, ja tas budžets ir ierobežots. 3. punkts. Stāvoklis. Mēs reizēm ieciklējamies uz kaut kādu konceptuāli ļoti izturīgu, bet stipri pabrauktu motoru. Lielisks piemērs tas pats leģendārais Volvo ar 120 kW motoru un melno vāku. Nu, pieņemsim, kā ar labu motoru, bet tāds stipri pabraukts. Un tad iztēlosimies, ka blakus stāv ļoti dzīvs 136 kW motors ar klapēm un kvēpu filtru. Jūs tiešām ņemsiet saguruši tikai dēļ tā, ka tas motors ir mazliet labāks un vienkāršāks? To, ka galīgāko mēslu ņemt nevajag, es domāju, tas ir katram skaidrs, bet tur, kur tā atšķirība nav tik dramatiska, primāri pērkam stāvokli. Tie super izturīgie agregāti arī ir daudz populārāki. Visi viņus grib un visiem viņi nepietiks. Piekam vairums jau tur ir iztērēti. Tas pats leģendārais Audi A6 C4 2.5 TDI. Te var savilkt paralēlus ar kaut Duncanu Makleodu. Zināt, kas ir Duncans Makleods? Kurā gadā esat dzimuši? Bet tos vecos 2.5 rindenieks, viņš šodien uz pirkstiem var saskaitīt kaut cik pieklājīgā stāvoklī. Labā stāvoklī viņš maksā ārprātīgi daudz, tā, ka tur neviens nav gatavs par to mašīnu naudu samaksāt. Tādu. Vai tie paši BMW E90 ar M47 motoru. Viņi faktiski visi jau ir iztērēti. Es te kaut kādus pusotru gadu atpakaļ klientam tādu meklēju. Vācijā mēs neko jēdzīgā ciparā nevarējām atrast. Es mazliet pabraukāju Latvijā viņam līdzi, paskatīties tos BMW, ko viņi bija noskatījuši līdz kaut kādiem 1000. Budžets, man liekas, bija kaut kādi 6,5. Pre-facelifts tur derēja, tur bija 3 kritēriji. Automāts, āda, sedans. Nekādas empakas, nekādi keilesi, nekādi melnie griezti, tur nekas nebija vajadzīgs. Automāts, āda, sedans. Viss, meitenē mašīna. Ar M47 motoru. Kā jūs domājat? No visiem apskatītajiem kaut kādiem, 10 gabalus es paskatījos viņus. Visi bija beigti. Pie kam es tos 10 jau biju atlasījis, jau izkonspektējis, neizejot no ofisā, cik vien iespējams. Beigti, visi bija beigti. Labi, beigās tur Vācijā viņu sameklēju. 5. gada viņš nostājās, man liekas, kaut kādu pusotru gadu atpakaļ, varbūt 2 gadu atpakaļ. Viņš nostājās ar visu atvešanu kaut kas ap 7. Kosmos, vai ne? Bet dzīvu mašīnu, brauc. Tā kā jā, ja mēs, salīdzinām to N47 ar M47, ja es viņu nevaru nopirkt dzīvu, priekš kam man viņš vajadzīgs, tad es viņu nopērku ar N47 dzīvu, labu, to ķēdi samainu un braucu. Protams, ja mums jārunā par N57, to es droši vien, ka neņemtu ne pie kādiem apstākļiem. Tas kaifs tur nav tik liels, lai es gribētu par viņu maksāt. Tad es, kā saka, labāk auju zandals, velku zeķis un braucu Volvo. Nekā zinu, ka tas N57 man kaut kādā pārskatāmā nākotnē var palūgt kaut kādus 5 līdz 10 tūkstošus eiro. Priekš kam? Plikā motorā. Protams, Volvo es diez vai pirktu, ja ir Mercedes, bet tas jums noteikti maz interesē. 4. punkts. Cena. Es domāju, ka jūs jau sapratāt, ka ir jāaizmirst par lēti un ļoti labi. Tikko es jums stāstīju par to Volvo XC60, tas, kurš tur maksāja klientam kāds 2000 virs tās Latvijas tirgus cenas. Es tur varētu ar asinīm parakstīties, ka tā cena bija katra tā kosmosa centa vērta. Nemeklējiet cenu, meklējiet stāvokli. 5. punkts. Kilometru pārbaudi. To VIN kodu un valsts numurzīmi jums vajadzētu iebāzt visur, kur spīd gaismu. Arī tur, kur viņa nespīd. Es jums silti rekomendēju nepirkt Latvijā nesalīdzinātas mašīnas, tās, kur vēl nav iebraukušas numuru salīdzināšanā.
Tagad vairākās valstīs – Beļģija, Vācija, Luksemburga, Nīderlande – viņās visās pēc numuru salīdzināšanas CSDD uzrādīsies ārvalstīs fiksētais noskrējiens. Kaut kādās valstīs tur būs pēdējie 3 fiksētie noskrējieni, bet, teiksim, Beļģija, Nīderlanda jau vairākus gadus tu var redzēt pilnīgi no A līdz Z, kā viņš ir atzīmējies viņu CSDD. Pat, man liekas, ka kaut kādos gadījumos pat tehniskās apkopes fiksējās. Un jūs ar šito ļoti klibojat. To DNA linku vēstures pārbaudējus jums jau iedevu, ieliku arī video aprakstā. Pēdējā soli ievadam atlaides kodu IRIS, ar to jūs tur dabūsiet 20% atlaidi tai atskaitēji. Un ja pašam slinkums pildīt mājasdarbus, sūti to sludinājumu man kopā ar visu nopirkto atskaiti. Un es pat diagonāli pārskriešu pārtai tavai izvēlei arī ar savām acīm, bez maksas. Un vēl ir 6. punkts. Pārējais jums jau būs jādara pašiem un uz vietas. Tur es jums baigi nevarēšu palīdzēt. Jāsaprot, kuram modelim un kam ir jāpievērš uzmanība. Ja nevadat uz servisu, izējiet vismaz kaut kāds elementārs pārbaudas tai pašā CSDD. Nevajag tās iespējas atstāt neizmantotas, īpaši tagad, kad trešdaļa Latvijas braukā ar izgrieztiem kvēpu filtriem. Ja pats neesi spēcīgs, paņem kādu spēcīgu čomu. Ja čoma nav un pārdevējiem neusticies, neesi loks. Aizved un pārbaudi vismaz to, ko tu vari pārbaudīt. Motorā tu neielīdīs, bet testējam tās mašīnas siltas, testējam augstas, mierīgi braucot slodzē. Ļoti daudz ko, mazliet sakoncentrējoties un iespringstot, ļoti daudz ko var konstatēt, pat nebraucot uz servisu. Tā kā, ja jūs saņemsieties, brauksiet ar labākām mašīnām, un bez tabū nebūs par ko sižetus taisīt. Tā kā veiksmīgs visiem medības. Paldies!